notiks arī kaut kas tāds, kas, ja jau jūs esat reiz šeit, kas jūs satrauc? Kā čoms jūtās, ja? Ideāli. Kā tu pats jūties? Okay. Kā tad mums vajadzētu tomēr nebūt vienaldzība atbildēt, nevis normāli, bet kā padalīties ar tām savām sajūtām, emocionālajām, fiziskajām, stāstīt iespējams, nevis nocietināties un visu laiku normāli. Visu laiku normāli nevar būt, bet nereiz varbūt arī var. Es jau sāku par terminiem, ceru, ka vajag nepārspīlēšu, bet tāds termins alekstīvie, tas apzīmē to, ka no grieķu valodas nav vārdu priekš emocijām. Bieži vien, kad vīrieši īsti nesaprot, kā viņi jūtās, tad viņi varbūt var pateikt, ka es nezinu, vai vajag. Dažreiz arī normāli. Un tas normāli, protams, varbūt arī tā tīri statistiski, jo viņi jūtās, nav ļoti spēcīgas jūtas, ir kaut kādas jūtas. Bet dažreiz šī normāli ir tas, kurā varbūt ir mazliet jāiedziļinās, bet tam tajā brīdī veltīt uzmanību. Skatās tāds vārds normāli, tas ir tāds kā nedaudz, jēdziens no statistikas. Skatās kaut kādu datu kopu, tad var izvilkt kaut kādu normalitāti, normālo vidējo. Ja skatās tādā populācijas griezumā, tad mēs varam skatīties, ko vīriešiem Latvijā, kas ir tas normālais, tīri pēc dzīvilgas, kas ir 10 gadiem mazāk nekā sievietēm, pēc alkohola patēriņa, kas ir viens no augstākajiem Eiropā, un pēc arī pēc tā, kāda ir mirstības iemesli, kas ir diezgan novēršami stāvokļi iemesls. Tā kā, un to visu, kā veicina arī šis te motīvi, kas ir iekšēji uz lēmumiem vai uzvedībām, un šie motīvi nāk no emocijām. Vārdā emocijas, protams, ir slēpjuši šis vārds motīvs. Un, jā, šodien parunāsim vairāk par tieši emocijām, kas jau varbūt mazliet aizbūst. Paldies. Es tomēr gribētu atgriezties pie tā, man tomēr interesē, lai es būtu arī normāls čalis un justos kā normāls vīrietis, kas tad ir tā vīrieša normālība? Mēs varam kaut kā to tā kā definēt, jo es tevis viņš pasakot normāli, viņš tā ir normāli jūtās. Ļoti labs ievads, es šeit gribētu sadalīt to siki un somu, jo reizēm jau, protams, frāze, kā tu jūties normāli tā ir dežūra frāze, un tajā brīdī tu jūties normāli, tas nav nekas slikts. Un ir aleksatīvi cilvēki, kas nesaprot savas emocijas, taisnība, bet somātiski arī cilvēks var justies diezgan ļoti normāli. Pat pie nopietnām saslimšanām. Par to vīrietis, diemžēl, negrib domāt. Kā sanāca, ka tikko man 5 atpakaļ, pirms sākās pasākums, Danija profesora Kundzes ar vienu pacientu, un tā vai es pie kompjutera, es te lampā par vīriešiem runāšu, kāpēc jārunā par vīriešiem, ka viņiem viss ir normāli. Tu, Māri, pasaki tā, ka viņi ir lieli, stipri un vareni, un viņi vienkārši nečīst. Mums ir darbs pēc tām. Jo mēs nejūtam paaugstinātā sirdspiedienu, ja neiestājas hipertoniskā krīze. Mēs nejūtam paaugstinātu holesterīnu, onkoloģiju pirmajās stadijās. Mēs tad nejūtam, un tad jautājums par skrīningiem, vai mēs laicīgi aizējam pie ārsta, ja? Sieviete ir mazliet gudrāka. Iedodiet filoģenētiski, tā tas ir sanācis, jo vīrietis ir tiešām profesoram Bakam taisnība, viņš ir pieredzis nečīkstēt. Ja tev tur bija jāiet medībās, kaut kādu tur ribu salauz, kaut kas nečīksti, izdara to, kas jādara. Ja? Sieviete, lai izdzīvot, viņai nācās bišķi vairāk domāt. Un viņš saprot, ka tu laicīgi neuztaisīs onkocito, tur vēl ir to un to. Un tad, vīrieši ļoti grēko attiecībā uz parasto profilaksi. Ja? Es nezinu, cik šeit ir vīrieši uz 50 gadiem paceliet rokas.
daudz baigi neredz. Vēlreiz turiet, cik bija. Un cik no jums ir nodevuši leptās asins, kakas taidnatuši laboratoriju 2? Nu, laba statistika, bet realitāte ir mazāk, ja, jo, nu, diemžēl to nenovērtē. Tā ir realitāte. Tas arī dod atbildi, kāpēc 10 gadu īsāk dzīvo vīrietis un normālai sievietē vajadzētu precēties ar 10 gadus jaunāku vīrieti, nevis vecāku. Nedod Dievs aktieru, bet 20 gadus vecāks. Tā ir perspektīva. Tā ir perspektīva. Sarunas biedri daktari iebliez uzreiz visām sāpīgajām vietām. Normāli atbildēja kaut kādas vēl citas tuvu sinonīmi, tur ir ok, vai nu, kā var iztikt, vai nu, kā elpoju, viss kaut kas tam līdzīgs. Un, jā, un tā ir gan dežota frāze, gan īstenībā nevēlēšanās ieskatīties sevi, vai nemācēšana, vai nevēlēšanās savas kaut kādas domas, likstas, emocijas, sajūtas uzgrūst tagad tam cilvēkam, kurš nu ir, ja, nu kā tikko arī citēja, vai ne, profesoru, tad, nu, vīrietim, nu, ka nav brīvi čīkstēt. Un tad tas ieradums, ka jebkura atbildē ārpus normāli jau ir čīkstēšana, noved mūs pie, nu, tikko aprakstītiem dažādiem statistikas punktiem. Es varbūt, nu, tā pavisam īsi varu ieskicēt, mēs te vadām tāds vīru grupas, atvērtās vīru grupas, principā, kurš vēlas var pievienoties, nākt un saprast, kas tas ir. Un man ir pieredze dažādos vīru grupu formātos, un tajās atvērtajās mēs galīgi vispār nespīdinām vīriešus, mēs viņiem vaicājam faktiski divas lietas. Tā kā tiešām, nu, kā tu šobrīd jūties, kā tev šodien iet, un kāds ir tavs enerģijas līmenis. Skalā no 1 līdz 10, un nav pat īpaši jākomentē. Vienkārši, lai pēc tam varētu savukārt ievākt statistiku apļu beigās un saprast, vai tas cipars vienkārši tas nepilnā 2 stundu laikā ir kaut kā pamainījies. Ja? Iekšējās sajūtas, tas ārējie impulsi kaut kādas nākuši. Un citās grupās mēs savukārt jau tur ir tāds, droši vien daļa jau sabiedrības zina, tāda emocija apli, kur tu vari zem tām pamat emocijām meklēt kaut kādas jau tās specifiskās lietas. Tur mēs mēdzam iečakojoties reizēm pat tur veltīt pat 15 minūtes, tur tā kā domājot tā, nu, es jūtos, man ir dusmas stāvus 4, bet īstenībā tās ir tādas vairāk tāda spriedze par to, un tur mēs tur tā runājam. Respektīvi, šitam garajam ievadrantam vienīgais mērķis tāds, ka pat diezgan robusti vīrieši, kuriem tiešām ir tendence aiz ne tāpēc, lai negribu šķīkstēt, kaut ko sūdzēties, gan vienkārši aiz dežūra frāzes, kuriem ir tas sākums, tā kā, nu, ir kā ir, tā ir normāli, kā, kas ir, runājot par lietu vienkārši. Ar laiku iemācas arī diezgan jau, nu, tādi, jau kuriem šķiet, ka jau kaļķojas visādas malas, tomēr aprakstīt daudz dziļāk, specifiskāk, kas ar viņiem notiek. Nu, tā ir uzreiz tas cerības stars, kur es gribēju iedot, jo, nu, es nāku tieši tikko sarunu par cerību kā stratēģiju. Nu, tā cerība arī vīriešiem ir vajadzīga, nu, ka mēs tomēr, ja mēs savācamies, tad mēs varam nodzīvot arī ilgāk par to statistisko 10 gadus mazāk kā sievietes. Super frāze, kaļķojas visas malas vīriešiem un pašiem. Ņemot vērā pieredzi darbu ar pacientiem, ar jūsu grupā, kāda ir tā dinamika, kā vīrietis atvērs, kā vīrietis ielaiž sevi to drosmi un spēku, runāt par to, saprast, kas notiek ar viņu, un beigās ir rīkoties, vai nu, tas ir darbs 10 gadu garumā. No tāda praktiskā ārsta viedokļa var teikt, tad ir
3 faktori, kas palīdz. Sieva ir pierādīts, ka tiem, kuriem ir sievas, jo paveicās laba sieva, tie dzīvo ilgāk. Pēc, ka viņa piespiedīs pie ārsta aiziet, atnāks līdzi, reizēm sēž blakus kabinetā un komentē, tas mazliet kaitina mani, bet, tolerants, jā, bet, vismaz tas vīrietis tiek aprūpēts. Viens faktors. Otrs faktors tas ir, kurš vīrietis nebrauc ar mašīnu, vai ne? 80% vīrieši uzskata, ka viņi brauc labāk nekā visi pārējie. Tad viņiem vajag tās tiesības pagarināt, tad viņiem viņiem ir iemesls atnāk. Parasti, tad, kad vajag tiesības pagarināt, nāk pat tie, kur nevar īsti paiet, jā. Līdzīgi, kam vajag ieroču atļauju, nāk tie, kas pat neredz, jā. Tā kā, bet vismaz viņi ir atnākuši, un tagad mēs esam spiesti, draudziņi, tev nav analīzes uztaisītas, tev vajadzētu vēl aiziet pie neirologa, pie oftalmologa, tad nosūtījam, un tad mēs viņus izmeklējam. Un tad ir mums ģimenes ārstiem ir daži instrumenti, kā mēs tos vīriešus tomēr ārstējam. Tā kā, tas, ka viņa to apzinātību vai ka viņš pēkšņi izmainīsies cilvēks pēc 50 gadiem un pēkšņi drausmīgi sāks rūpēties par veselību, tad psihoterapeita droši par to jārunā. Es, dāmas, sapratāt, ja viss atbildīgi uz jums tagad ir. Jūs ietekmējat mūs pozitīvi. Protams, ir lieliski, ka dāmas, kuras var palīdzēt un atbalstīt vīriešus, bet būtu tā savādi tu atbildību visu nestu sievas. Savā ziņā šeit arī, lai runātu par to atsnāšanos, lai arī vīrieši spētu to nest. Un tas tur prasīt uzdrīkstēšanos, prasīt palīdzību. Tas gan izaicinoši apzināties tā domu, ka kaut kas varētu nebūt ok vai nebūt normāli. Jo taču jābūt stipriem, jātiek galā pašiem. Un ir vēl dažādi citi nerakstīti vai cik kādi apzināti vai neapzināti kaut kādi elementi, kas veido tādu kā iršķo dzimumu lomu. Bieži vien, ja mēs runājam par vīriešiem, tad laikam iedalīts kā tāda dzimuma loma, un neizbēgam jārunā par arī šīm lomām. Un tā kā patība, kā tāda ir sarežģītas konteksts, kurā arī būtu forši iedziļināties, bet daļa no tādas mūsu identifikācijas, lai mēs sevi nestu, dzīvotu un orientētos pasaulē, nes kaut kāda identifikācija ar kaut kādu sevis veidošanu, savu tēlu. Un šis tēls ir kaut kādā ziņā varbūt balstīts arī dzimumu lomās. Tas ir šī dzimumu lomas, kaut kāds vīrišķojas tēls, tas ir veidojies tur, varbūt nevajag miljonu, bet tūkstošiem gadus. Un tagad skatāmies, ka tur varbūt ir kaut kāda izaicinājuma un iespēja kaut ko pārskatīt, ka varbūt negribās nomirt 10 gadus ātrāk vai tur, izpausties agresīvi un pēc tam to nožēlot. Bet tas tad prasa tādu pārskatīšanu šo te dzimumu lomu. Kas tas ir būt vīrietim? Ko no tā paņemt, ko saglabāt, tad no ko iespējams pārstrādāt un pieskatīt citādāk. Tad arī praksē gan ar pacientiem individuāli, gan arī grupām. Tā ir tāda psihoterapeita vide, kurā vīrietis var atvērties, mazliet iepazīt šo te ievainojamo daļu, ko varbūt nevar uzdrīkstēties citās vidēs. Kāpēc, lai nevarētu uzdrīkstēties mājās vai ar draugiem, tomēr izvēlamies cilvēkus, kuriem vairāk vai mazāk jūtamies droši. Tajā pašā laikā, spāda šie kaut kādi faktori un tās kaut kādas bailes. Izpaužot jūtas, ka varbūt tās tiks neuztvērtas, nosūtītas. Daļa no tā ir kaut kas, kas ir redzēts varbūt mēdījos no vīriešiem, bet daļa arī no kaut kādām iepriekšējām vīriešu pašu individuālajām dzīves pieredzēm. Kuras emocijas tiek uzklausītas vai ņemtas vērā, kuras ne. Pētījumos daudz atspoguļojās to, ka, piemēram, sākuma skolās, pamatskolās uzmanību uz emociju izpausmēm vērš, piemēram, skolotāji, tad, ja puiši ir dusmīgi, vai sakaujās, vai uz āru izrāda kaut kā neapmierinājumu, ne tik daudz gan par skumjām ir tā mazliet sarežģītāk vai bailēm, bet ka meitenes skumst vai pēdājās vairāk tiek pievērst. Tā kā, jā, šo visu gribu teikt, ka ir šīs dzimumu lomas, kuras mums iekšēji tomēr
ir kaut kāds priekšstats, kurus ir vērts pārskatīt, apzināti, ko mēs izvēlamies. Piedāvājam, piemēram, ko ir iespējams pārskatīt. Labi, nu, tāds mamutu vairs nav jāskatīt. Ēdiens ir pieejams 24/7, visvieglāk kā nekad vispār pasaules vēsturē. Nu, ko vēl mums pārskatīt? Kas ir tas? Jā, pēc kā nevajag drīties un vispār atrast par to. Nezinu, jābūt kaut ko jaunu. Kaut kā, jā. Atgriežoties pie šīs jūtu paušanas, pie tā, ka var nebūt ok, vai kāds pārdzīvojums, ka ir skumji. Tas teiciens, ka puiši neraud, es pieņemu, ka daudz cilvēku var apzināti teikt, ka nē, mēs puiši var raudāt, bet tad, kad ir situācija, ar kādu jaunu zēnu, kurš raud, var attīstīties ļoti, iekšēji sajūta, kad ir grūti būt kontaktā ar varbūt šīm te jauniem cišanām un būt tā kā, jā, tiešām sāpīgi skumji. Gribās varbūt tā kā pat automātiski, dažreiz vīriešiem izskatās tā kā, saņemies, būs ok. Un tas varēs tā varbūt nolīdzīt to, patur to. Es tā daru, saņemies un jāiet tālāk, jo tev taču ir kaut kāda loma un kaut kāda darbiņa jāpadara. Tāpat tās, es atzīšos paturpinot par tām bailēm. Man arī tad, kad man pār 50 jau krietni, es gribēju skriet savu 15. maratonu, un es domāju, ka man jāaiziet uz slodzes testu. Normāli parādīt, izmērt gāzu, apmaiņu, visu sirsniņu, visu. Tas nobijos, es neaizgāju. Tas man bija bail, ka man pateiks, nē, tās vairs nav, nebūs. Bet, protams, es tām saņēmos un aizgāju, labi, man tur nekas tāds, lai es tagad raudātu stūrī nenotika, bet tas bija tāds man, ka es sev kritiku pie domas, ka man ir bail, bet man ir bail. Jo tāpēc, ka es zināšu, ko es negribu zināt. Kamēr es to tolerēju, ja tur kaut kas ir, viss tā kā, dzīve rīt rutīnā. Man liekas, tu pieķēries vienam ļoti labam tam tematam par tām bailēm, jo bailes ir kolosāli tāda emocija. Viņa ir vienmēr par nākotni. Nevaram beigt par pagātni baidīties. Baidamies par kaut ko, kas vispār nav noticis. Un, ja tas ir baigi saprotams pie bērniem, ka viņiem ir bailes, tad vīrietim ir no šīs bailes par nezināmo, bailes no sāpēm, ja, bailes no kaut kādām diagnozēm. Ir īstenībā baigi labi paprasīt, par ko man īstenībā ir bailes. Bailes par to, ka es to nevarēšu ietekmēt. Bailes par to, ka man būs jāmaina savs dzīvesveids kaut kāds, ja, bailes par... īstenībā ļoti labs tāds atsvērienu punkts sākt saprast, kas tad cilvēkā notiek, ko cilvēks jūt. Par to kaļķošanos es ne joku pēc vienu pateicu, ļoti aizkustināju šķiet vakar panorāmā bija sižets par cilvēkiem, par to, ka tik 5. sirsniņa pārstādīta stradiņos cilvēkiem un tur runāja arī viens no pirmajiem, bet kaut kur pa vidām, kas tagad kungs gados, kas jau 15 gadus dzīvo ar to pārstādīto sirsniņu. Bija ļoti aizkustinoši vienkārši tas viņa stāsts tieši no tā viedokļa, ka viņš nerunāja par emocijām, viņš nerunāja par jūtām, viņš nerunāja par kaut kādām tur lielām kaut kādām lietām, bet viņš teica, ka, ja man nebūtu tās sirsniņas, to savus 7 mazbērnus neredzētu. Un tur var sajust un sadzirdēt, ka tai cilvēkā kaut kas ir iekšā. Ka kaut arī viņš ir vecs un varētu domāt, ka kur viņš var mainīties, bet viņš ir būtiski izmainījis kaut kas savā dzīvē. Viņš ar to sirds operāciju noteikti ieraudzījis arī kaut ko vairāk savā dzīvē, arī no tās emocionālās puses. Man otrs piemērs ir tāds mans krustāvs, kuram ir 85 gadi, kurš apmēram pirms arī 15, 12 gadiem bija tieši tajā pašā sirds stāvoklī, liekais svars, holesterīns, viss aizkaļķojies, viss slikti. Un tad, kad es redzu cilvēku, kurš principā pēc 70 gadu robežas ir pilnībā tagad uz nākamajiem 11 gadiem nomainījis visu savu dzīves to pieeju, mazāk stresa, vairāk kustības, veselīgs ēdiens. Ja? Tad man ir tiešām cerība par to, ka jebkurš vecis, kurš šobrīd saka, normāli, paņems vēl vienu aliņu, ja vien kāds palīdzēs viņam
vairāk ieraudzīt savu dzīvi. Nevis to, ka tur apkārt ir kaut kādi pienākumi, ka ir tur jākapā, ka ir tur darbs pa pilnam, kas jādara. Ja kāds viņu aizvedīs pie rokas un parādīs kapos, tur tās apkopiņas ir, kur pilns ar tiem neaizvietojumiem vīriešiem, tad varbūt, ka notlikšķēs arī tam skarbākajam vecim vīrietim. Tas ir trešā lieta, kamēr nav iztikts no galvas, ir tas, ka mēs tēvos, tālu no mans kolēģis Gatis sēž zemē, mēs pēdējos pāris gadus ļoti arī redzam, pētam, ka ar vīriešiem patiesībā ir jārunā drusku cita valoda. Un bieži tad tā valoda, ja mēs tur sāk, kā tu jūties, kas tev tur tavā dzīvē notiek, vai tev kaut kas tur uz sirds, tad negribas vienkārši šito te lādīt vispār no vienam mērķu vaļā. Un daudz kāda tiešāk uz praksi balstīta valoda, kas lēnām atsedz un ļauj vīrietim atvērties tajā punktā, kurā viņš šobrīd ir savā dzīvē, nevis tur, kur mēs tādu varbūt labāk izglītot, audzināt vai atvērtāki gribētu viņu ieraut iekšā. Patiesībā tie panākumi, runājot, dabonot to, ka vīrietis var pateikt kaut ko. Un normāli arī vēl ir daudz. Ir cilvēki, kas vienkārši atmeta roku vai norūdz vai pasaka kādu rupjību, lai aprakstītu, kādu viņš tur īsti jūtas. Arī tajā, ja ierauga resursus un nevis, ka cilvēks vienkārši negrib vērties vaļā, var diezgan daudz panākt. Paldies! Tur, laikam, tas vīrs, kurš, protams, to sirdi pārstāvīja, viņš jau bija nonācis tajā nulles punktā, viss cauri. Tad viņš novērtē nevis vairs to, kāda viņam vispār ir dzīve, ka motors strādā un viņš var, retēt savus mazbērnus. To sirds pārstāvīšanas, cik viņas ir Latvijā, un ne jau tas milzīgi mainīs to situāciju ar saslimšanu un mirstību, bet realitātē sirds asinsvads slimības ir numur 1. Tas ir vīriešiem, tomēr tas ir riska faktors, tā ir predispozīcija, ko mēs visi zinām. Un, diemžēl, vīriešiem nepalīdz vīriešu domāšana. Mēs nevaram izmainīt to, cik cilvēks miljonu gadus pastāv. Un cik gadus mēs tagad runājam par to, ka vīrietis ar sievieti līdzvērtīgi, tad labs teltīs par to runājam, par aiziet paklausīties, ka arī vīrietim ir jārunā par savām emocijām, par to, ka viņam arī jārūpējas par sevi. Vīrietim, viņam ir jājūt stipram it kā savos pieņēmumos, bailes, kauns, tad tie ir ļoti spēcīgi afekti, man pēc nedaudz analoģijā, un viņam ir kauns, ka viņš nevarēs būt tas varenais vīrietis, kurš uztur ģimeni visu var, kā omnipotents nav līdz vīrietim, Viņam ir bailes, ka pēkšņi viņam pasaka kaut ko tādu dakters, pēc izmeklējumiem, ka sabrūk visu viņu pasauli, ka viņš vairs nav tas, un pēkšņi viņam mainās, ka viņam ir jāsāk ārstēties, Daudz pacientu viņiem ir grūti pieņemt, ka viņam jāsāk asinsspiediens ārstēt, Viņš saka, man asinsspiediens, un labi, es padzēšu mēnesi zāles, es izārstēšos. Nedod Dievs ierakst kādu zāles, kā piemēram prestāriumu, Prestāriumu. Tātad es jau esmu vecs, ko jūs daktari iedomājieties šī tāda zāle. Bet, realitātē pasaulē un arī tādās salīdzināt, bet nākās attīstītās Eiropas valstīs, kur tomēr pacienti rēķinās ar to, ka farmakoloģija var viņiem pareizi lietot, pagarināt dzīvības un kompensē šīs problēmas jau profilaktiski, viņi dzīvo stipri ilgāk. Arī tā starpības starp vīriešu un dzīves ilgumu, 10 gadu, ko mēs runājam, mēs esam pirmajā vietā Eiropas Savienībā. Tā kā vīriešiem ir jāmaina domāšana, mēs varam saprast, ka vēsturiski viņiem tāda ir. Mēs varam saprast, ka tas nevar izmainīties vienā dienā, bet jālūdz sieviešu palīdzību. Tāpēc es esmu priecīgs, ka šeit ir tik daudz sievietes, un jums ir milzīga atbildība. Atkal mēs vīrieši pājām ēnā, kā prasām jums palīdzību. Paldies, man tikko pārdomāju, mazliet savu dzīvi. Paldies, Mārija, un arī Paili, un dažreiz Kalns. Iespējams, ka man ir tāda iekšēja pārliecība, ka labi, mēs šeit visi esam diezgan augstu motivēti dzīvot labi. Mēs meklējam jau šeit jau risinājums kaut kāds.
Iespējams, mēs gribam sadzirdēt kaut kādas lietas, kas mums varētu palīdzēt, kurus augstu motivēt. Bet, manuprāt, arī vispār tie vīrieši jau viņiem ir gudri čaļi pēc idejas. Tāpat kā arī dāmas. Manuprāt, tas stāsts par to, ka mēs tā kā zinām, kas būtu jādara. Mums arī tas daktars pasaka vēl, tā sieviete pasaka, bet tad, kad viss nonāk pie darīšanas, tad ir pļukt. Labi. Pasaulē tas nenotiks tāpat. Vien neatnāks pie jums pa klātu. Nē. Tas ir darbiņš, sauksim to tā, darbiņš. Jā, mums ir kaut kādas savas labas lietas, lai mēs tagad to zinātu, kā arī uz savu veselo miesu un garu tomēr virzīt ar kaut kādu savu rīcību. Latvijas vīrieši darīt, lai palīdz par tādiem indiāņiem. Man jānāk, arī parīt sākšu, visi parīt kaut kad saņemšos un tad sākšu. Patiesībā laiks iet neatkarīgi no tā, vai mēs to gribam vai nē. Tad es teiktu, ka darbiņi, kas jādara, un jāsaka, ka šie darbiņi iekļauj to iedzināšanos tajās jūtās. Bet klausoties, es šeit domāju par to, ka ir šis te, ka vīrietis dažreiz saka, viņš nezinu, ko viņš jūt, jautā, kā jūt, nezinu. Līdzīgi atbildes arī saņēmu kabinetā, pēc tam, kad es to pavaicāju, es saku, es nezinu, es vispār nezinu, ko es jūtos, vispār nesaprotu to, nepievēršu tam uzmanību. Tad mēs paņem atpakaļ sarunas gaitā, kad vairākās reizēs, kā vīrietis jau, procesā, kas ir terapeitiskajā procesā, kas ir kādu laiku bijis, viņa to ir minējis, ka viņš ir kaut kādā situācijā jūties nobijies, kaut kādā situācijā viņš ir dusmīgs, kaut kādā viņš teica, ka un to arī atzinis. Un tagad uz šo jautājumu automātiski pasaka, es nezinu, kā es jūtos. Un kur meklējam šis automātiskā atbilde, vai arī tas dežūra atbilde, ka normāli vai nezinu, ka tas ļoti iegājies. Un neatsaucoties to, kā ir šis normas, vai kaut kāds ierastais, kā vajadzētu darboties. Un ja varbūt tas ir tik varbūt neapzināti iestrādājies, kad ļoti pievērties un padomāt tā mazliet to, kā jūtas. Jā, un ar to te visu minu, tāpēc, ka tās jūtas varbūt diezgan piedējotas. Un vieglāk ir, ko varbūt darīt, kas ir tas labais, ko mēs zinām, ko darīt, mēs varam racionāli spriest. Vienkārši ļoti labi patīk paslēpties tajā racionālajā prātā un domāt, ka viņš tur ir kā karaļi, bet mūsu uzvedību lielā mērā vada emocijas jūtas. Jo labāk mēs tās apzināmies, jo labāk mēs arī varam koordinēt dzīvi. Kas ir, kāpēc šis viss ir būtisks? Tāpēc, kad mēģinot noslēpties, kad bailēs no šīm jūtām, jo kā tās atzīt tas var šķist varbūt kaut kā vāji, varbūt tā kā parādīt to, ka tas var kaut kā justies, varbūt tā ievainojami. Bieži vien arī no individu agrīnās attīstības ir bijuši daudz pieredzes, iespējams, skolā, gan varbūt agrāk, kur ir apsaukt kaut kā paužotās jūtas, mīkstie vai kā, tas ir diezgan iegājies. Bet tad izveidojās šī tāda kā ļoti ierastā emociju regulēšanas veids, kas ir vīriešiem ļoti raksturīgs, kas īstenībā ir tā pati problēma. Nevis tās pašas jūtas, bet to mēģināšanu nospiest dažādos veidos ar apspiešanu vai kādu noliegumu vai atlikšanu. Un tas noliegums parādās arī tad, kad ir jūtas par savu veselību, kad man viss ir kārtībā. Un tad problēma tāda, ka varbūt šī aizsardzība, noliegums vai kā, bet tā paliek tāda ļoti ģeneralizēta visādām lietām, un tad līdz kaut kāda jūta, es tā kā, kāda jūtas, es tā kā nezinu. Un tad viņa automātiski ieslēdzās. Es, ko var darīt, ir pievērsties apzinātāk jūtām. Tīpaši, ka kāds cits kaut kā jūtās, mēģināt saprast, kā tas liek man justies. Man bija ļoti, es vispār uzskatu, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no līdzsvara. Ne tikai ģimenē, bet arī, kurā tu tajā saucamajā burbulī dzīvo, kāda ir apkārt cilvēki, kāda ir tava vide. Un es arī ļoti par to daudz nerunāju, un man arī ir kaut kāds iespējas tur tarakāni bērnības galvā, bet man bērni iemācīja fantastiski. Atnāk mājās vakarā, un viņi nevis prasa, kā tev gāja, un nevis lai atbildētu normāli, saka, nē, Pāter, tu pasaka lūdzu, cik vaļu sistēmā un kāpēc. Nosauc 3 lietas, kas tev šodien iepriecināja. Ok, ja ir notikusi draņķībiņa, arī par to izstāsti. Un tādā veidā tu runājot ar viņiem saproti, hei, ļoti
forši, mums ir izveidojis ļoti labs sarunas. Un iespējams, es kaut kādu tarakānu palaidu. Ap sirdi vieglāk palika. Piebilst, jā, es tikai vēl vienu patiesību atklāšu, ka cilvēki ir dažādi, gan vīrieši, gan sievietes, un daļa no visu tā, ko mēs tagad par tādu vidusmēru vīrietu runājam, arī ir kategorija sieviešu, ko var attiecināt. Un ir arī vīrieši, kas varbūt lec pilnībā ārā no tā, ko mēs šodien runājam, ir tāds hipokondriķi, kas nāk un ir gatavi izmeklēties vairāk nekā vajag un nomoks tāds ārsts, jā, bet, tas pamata profils tā ir, ka, protams, ka vīrietim ir bailes, viņš uztraucās, viņš nedod Dievs, tagad viņām dibenā vai cauruli iebāzt un tur pēkšņi apradīs darbu vēzi un kā tad viņam dzīve mainīsies, bet tā kolonoskopija, ja viņam ir indicēta, viņi ir jātaisa, jā, bet es vienkārši aicinu uz to saprast, ka cilvēki ir dažādi, un tāpēc arī varbūt mums vairāk ir jānāk kopā un ir jākomunicē un jāmācās no tiem, nevis nosodot, jo galējības, protams, to, kas ir pretējā pusē, to atkal kaitina. Normas definīcija, ziniet, jā, kas ir normāli. Norma ir tas viss, kas nepārāk stipri atšķirs no manis paša, jā, tā ir norma, jā, un cilvēki ir reģistriski, bet ņemot vērā, ka mēs esam savādāki, dažādi, mums ir jārēķinās ar to, un, protams, mums arī jāņem vērā, kāds tas vidusmēra vīrietis, ka šodien diskutīgi par vīrieti, tad ņemam vērā šīs īpatnības, atbalstam viņus, paļaujamies, es atkārtot aicinu uz sieviešu atbalstu un turpinām, strādājam, katrs savu darbu darām un tā savādāk mēs iesim uz priekšu un attīstīsimies. Un nepaies ne daži gadi, nevis 10 gadu starpība būs, bet 8 gadu starpība, bet sieviešu nāk un kaut kā tā. Okay. Jūs ticat to, ka tas paudzes un to paudžu domāšana arī valsts iekārt savā ziņā par ko maina mums? Vai tie vecie tur palika? Tagad nāk jaunie, ir savādāk. Varbūt iespējams citas dīvainības un citas sajūtas, bet tā. Jauni cilvēki ar reptīvām disfunkcijām, es arī, kad vēl uzņemšanā dežūrē ļoti daudz, ir jauni, jā, kas uztraucās, bet es nezinu, es pagaidīšu, kad viņi būs vecākies līdz tam nodzīvošanu, paskatīšos, kā kad viņi uzvedīsies, bet, attīstība jau notiek, un, protams, ka mainās paudzes, un es ticu, ka mēs ejam tajā pašā virzienā, kur Ziemeļu valsts, ka noteikti uzlabosies tā situācija, bet viņi uzlabosies tādā gadījumā, ja mēs strādāsim. Un arī šodienas diskusija ir darbs šajā virzienā. Paldies, Dārtie, par darbu, jā. Es gribētu tomēr aktualizēt vienu jautājumu un tomēr pavaicāt, kāpēc. Kāpēc tas tā ir? Man rodas tas, ka mēs tik daudz plītējam čaļi. 3-4 aliņu katru vakaru, vai tas ir labākajā gadījumā, un tad vēl nedod Dievu savu mašīnai pie stūras un vēl visādi citādi. Ir arī stāsts par kaut kādu, ko mēs netiekam līdz dzīvei, tāpēc sākās dzeršana labākajā gadījumā, ne vai arī sliktāk. Es ļoti atvainojos, un daudz citas, jā, kur mēs sevi gremdējam, un mēs sevi, jā, vairs absolūti nemīlam un necienam. Tikko doktors minēja, kā mēs palēnām tā sabiedrība attīstamies un ejam uz priekšu, bet joprojām viena daļa, liela daļa jauniešu ir izaugt, bet arī jauniešu joprojām turpina izaugt, bet arī vidējā paudze, mileniāļi joprojām ir auguši tajā, kur tā ir bijusi sirdīgs vienīgais pieejamais antidepresants, vienīgais veids, kā nedomāt par problēmām, kaut kādām tur jūtām, kaut kādām attiecību lietām, ja, kur nerunājot par dzīvu laukos, kur vispār, traktoram pie stūrs vai uz lauku neizbrauc bez zinām tilpuma ietilpināšanas ribās. Un tādā ziņā tā sabiedrība mums, mēs stipri kuļamies tiem ziemeļniekiem pa aizmuguri.
mēs iepaliekam daudz vairāk nekā mēs gribētu, lai varētu tā ļoti uz visu sabiedrību skatīties cerīgi un domāt, ka ir baigi labi. Šeit mums ir tīri labi, gan jau sanākusi publika, kā jau te vairāk kārt minēja, ar lielāku motivāciju, lielāku varbūt interesi. Lūk, un vēl vienas bailes, kuras ne tikai no tās nākotnes, bet arī bailes no nezināmā. Tad daudz vieglāk arī cits starpā aizdzert visādos veidos, un tad vismaz tu vari kaut ko nopļurkstēt par to vai savā tajā mazajā saujiņā, vai mūsdienās tu vari par to kaut ko ierakstīt pasaulē un demonstrēt to vietu, no kuras tu skaties uz pasauli. Bet vēlreiz gribu teikt, tas cerība uz lielākas pārmaiņām ir tajā brīdī, kad cilvēki kaut kādā veidā nespiesti, netur ar kaut kādu ļoti lielu spiedienu vai uzmācīgām mācīšanām, bet sapratīs, ka man ir jāparaugas uz savu dzīvi. Un tajā brīdī, kad es saprotu, ka mana dzīve un manas dzīves kvalitāte tiešām arī ietekmē to apkārtējo cilvēku dzīvi un kvalitāti, tad varbūt sāk palikt mazliet vieglāk nomainīt, vismaz pret vienu aliņu jaunu, tad varbūt bezalkoholisko, pēc tam varbūt var sākt sportot, un tad vienā brīdī jāsāk izvēlēties, vai tie būs 3 aliņi, vai tomēr krosiņš vakarā, un tad jau, skaties pagājuši kaut kādu mēnešu, bet, ja to pamudina ārsts un vīrietis ieklausās ārstā brīnišķīgi, ja to pamudina sieviete, darba kolēģis vai vēl kāds brīnišķīgi, bet vīriešiem, kā mēs te esam arī pietiekami daudz redzējuši, vīriešiem ir alerģija pret to, ka viņiem citi dod nelūgtus padomus, māca dzīvot, moralizēt par to, kā viņi dzīvo, un līdz ar to mēs tiešām esam tādā sarežģītā tādā sabiedrības attīstības punktā, kur mēs varētu droši vien vairāk darīt visi kā sabiedrība, daudz vairāk labāk veselīgāk sabiedrības veidošanā bērnos. Un tas attiecas gan uz viņu veselības paradumiem, gan uz ekrānu paradumiem, bet kā mēs šobrīd saskaramies ar tik daudz vecākiem, kur uzskata, ka bērnam stundu laikā telefons ir cilvēktiesības, tad mēs diezgan vienlaikus ejam divos ļoti pretējos virzienos tajā, lai tā mūsu sabiedrība būtiski kaut kur izdarītu lēcienu tādas veselīgas sabiedrības un veselīgas, attiecīgi arī atvērtākas, iekļaujošākas vīrišķības virzienā. Papildināt par to dzeršanu. Tas varbūt ļoti vienkāršojot, bet tas ir veids, kā var ļoti elementāri regulēt emocijas. Un bieži vien arī runājot ar pacientiem, kuri lieto alkoholu, varbūt arī pārmērīgi, tāds, kas ir tie motīvi vai kādos brīžos, un tad lai mazliet palaistu vaļā, lai viņam ir šī sajūta atvieglojums. Un tad mazliet paiet un patinot to vaļā, var redzēt, ka viņš šķiet, ka kaut ko ļoti kaut kas ir intensīvs. Un idejā tas, ka iespējams ļoti intensīvs laiku mēģināt saturēt tādu kā spriedzi, kaut kādu neieliekamu vārdos, kaut kādu iekšēju spriedzi, kas īstenībā ir visas šīs te jūtas, kaut kādas, to kā tie vīrieši jūtās. Un tas, ko vīrieši, kā arī ko visi vēlās, īstenībā viņi vēlās būt pieņemti un mīlēti. Tas ir ārkārtīgi, izaicinoši būt ar to kaut kādu priekšstatu, ka es nebūšu mīlēts vai pieņemts, tāpēc, ka, ja es tur darīšu šo, tas varbūt pat neapzināt. Varbūt vīrieši domā, ka nekas, kas tur daudz paraudāt vai pateikt, ka kaut kas nav kārtībā, bet tas ir tā iekšēji ļoti iedzinies, ka tas prasa apzināt pieeju un šo te izstrādi, tomēr, spēt būt ievainojumiem brīžiem. Jo tur ir šis te bloks, kas var likties, ka mani nepieņems, nosodīs, iegāsies, un dažreiz tā ir. Dažreiz arī pat tā cilvēki, viņi mēģina kā reaģēt, bet to viņas nolasa. Viņiem iemet to, ka viss, un tad pazūra.
Tā kā tas ir par šo te emociju regulēšanu. Tas var būt alkohols, tā var būt pornogrāfijas atkarība, par ko ļoti kauns arī runāt cilvēkiem, par pārēšanos, smēķēšanu, arī visādas vielas. Un prieks dzirdēt par to, ka jaunā paudze varbūt nelieto tik daudz alkoholu, bet ir dažādi citi tādi pārāk vienkārši veidi, kā noregulēt šīs te lūdzes. Ne, Jā. Es varu piebilst, ja mēs par alkoholu sākām, ja, tomēr ir manā skatījumā bezrecepšu medikaments ļoti viegli pieejams. Vai arī visā visumā es neesmu tāds milzīgs aizlieguma atbalstītājs, tad tomēr skaidrs, ka mēs neizmainīsim tos, kuriem ir alkoholisms kā slimība, kas jau dzer, bet mums jādomā par nākotni, par jauno paudzi, un kā mēs pat jau esam spriedām, ka mainās viss. Un labs piemērs ir Lietuva, piemēram, kā mēs sanācis, ka Lietuva man tīri labi saka, vairāk var teikt, viņi brauc dzīvā Lietuvā, jūs man satiekat Lietuvā, tad zināt, tas neesmu mēs, bet viņi jau diezgan sen ievies, jo Lietuvā nevienā benzīna tankā nenopirksiet aliņu bezalkoholiskajiem lieliem. Un svētdienas dienā laikā līdz 3 un līdz 6 mēs arī ieviesām. Arī milzīgi pretestīgi no sākuma bija un teica, ka pat atradīsim būs nelegālais alkohols, bet realitātē viņiem alkoholisma līmenis un ar to saistītās problēmas ir kritušās. Tā kā ir arī politiski lēmumi, kas to var ietekmēt. Tā kā arī šeit noteikti kā viena lieta medicīna, bet arī mēs arī politiķu lauksmē iebraucam, jo alkohola tirdzniecība tautas veselība, tad jāliek līdzsvarā, ar ko mēs vinnējam, jā, bet tad vēl pieskārās par to tāds, man pat teica, ka vīrietiem nepatīk, ka viņi māca, jā, kad norāda. Bet es tā teikšu, ja sievietēm patīk to vīrieti zāģēt, man tad liekas, ka ir labi, ka ja viņi zāģē, viņi tik ilgi, kad viņš aiziet pie ārsta. Uztaisa PSA, piemēram, no analīzes paņem PSA, tas tāds antigēns paaugstināts, uztaisa šito te magnētisko rezonanci, ja tur ir atrodi veidi, izoperē, un tad viņu var viņu zāģēt vēl 10 gadus. Tā kā drošs sievietes, viss ir jūsu rokās. Paldies, Mārtiņ. Ļoti labi sāk par to zāģēšanu mazliet. Un tas ir tas stāsts, ka tai sievietē ir milzīgs spēks. Un te mēs, manuprāt, pieejam te ļoti jutikliskajam stāstam par to, kā tu pasaki, nevis ko tu pasaki. Kā tu ar to vīrieti sarunājies, nevis ko tu saki vēl no kārt, lai viņam tiešām nav tā zāģēšanas sajūta. Cieņpilni zāģēt. Paldies, jā, šodien ir ierakstīja, jā. Cieņpilni zāģēt dāmas sarunāts. Es gadsimta beigās, būdams jauns žurnālists, aizbraucu uz Lūtas pusi, uz vienu zemnieku saimniecību. Viņi bija fantastiski priekš tā laika, tas bija kaut kas vispār neredzēts. Un es tam vīram prasu, viņš tāds liels, sārtiem, baigiem, tāds kluss, skatiens caur pieri. Es jau prasu stūbi jautājumu pēc idejas, bet loģiski arī. Kā jūs to visu paveicat? Ir taču kaut kāda, un viņš saka, jā, ir tāda metode PSP. Es domāju, ka tā ir kaut kāda programmēšana, tur smadzeņu vai vēl kaut kas. Es saku, bet jūs varat to iztulkot, kā tas saucās. Jā, viņš saka, zini, tas saucās ārkārtīgi vienkārši un sarežģīti vienlaicīgi pacēl savu pakaļu. Bet man patīk, ko viņš nākamoreiz teica, to arī, manuprāt, dāvs ļoti forši pateica to, ka visam pāri mīlestība. Tas ir čāls, jā. Varbūt arī bija, varbūt arī jā. Paldies. Man liekas, tas bija uz Alus papriekš vecārs uzrakstīts kaut kas tāds. Jā, jo, lai veci Alus grūzījis, ka Cēsīs dzīvoja, bija jāiet lejā par stāvām kāpnēm, vajadzēja pacelt savu pakaļ, vai pēc kādam salikt. Kungi, es gribētu, lidojiet, es gribētu to tā saukt. Jums būtu rīcības brīvība, laiks, un rīcības brīvība 3 lietas jūsu zāļas kapīņi, kas būtu tās lietas, ko jūs izdarītu pirmās, vēlētos, lai tas būtu mūsu sabiedrībā, lai tas, lai tam vietai varbūt ne katru vakaru būtu normāli atbilde. Bet, lai piepildītos iespējams tas, par ko mēs tik ļoti labi diskutējām, par to, kāds ir tas mūsu vēlmu saraksts.
tāda kaut kā nostiprināta pārliecība par to, ka, nu, būšu konektētām jūtām, es izdzīvošu. Tā kā, nu, bieži vien tas var likties tā, kā kaut kas, ja tā trauksme un panika, es nomiršu. Tas bailes varbūt ļoti intensīvas saskarties ar dažādām lietām. Tas ir būtiskākais. Nāk prātā. Un, nu, jā, tad es novēlētu arī tādas veiksmīgas attiecības, jo tiešām, nu, sievietēm ļoti labi sanāk, parādīt, kur varētu būt kādi uzlabojumi. Tas ir ļoti vērtīgi. Un jā, tā kā, ja notiek šī zāģēšana, tad pirmais vīrietim mēģināt tā kā orientēties, vai gadījumā viņš neatgādina baļķi. Un ja ne, tad var tā kā pastīties, nu, tad var skatīties, varbūt, ka tur kaut kas nav. Jo bieži vien ir pārmetumi vienam otram, bet tad sākumā mēģināt pastīties arī uz sevi. Un trešais ir spēt atzīt kļūdas. Un tā kā, nu jā, es reāli sačakarējos, izlādējos, un tā es nenomiešu, jā, jo tas ir visu laiku dzīvē esošu tāds uzdevums, tā kā, nu, attīstīties, uzlaboties. Mēs neviens tā kā nesaprotam, kā mēs jūtamies tā ideāli, nu, tā kā pilnīgā tādā, nu, veidā. Tas ir tāds kā ceļojums, lai sevi iepazītu ar vienu vēl. Tā kā vienmēr kaut šīs nezināmās daļas, ko mēs visu laiku iepazīstam. Tā kā viss, mēs sākam no publikācijas. Jā, nu, nav ideāls vīrs, nav ideāls sieva, nav ideāli bērni, nav ideāls ārsts, nav ideāli pacienti. Tad viena lieta, ko es gribētu, uzticība, ka mēs varam uzticēties un vajag nemētāties, jo es sāku, to es beidzu, jā, profesors Baks arī man teica, ka jūs, doktori, viņu ārstējat ļoti pareizi, bet tomēr pie aizbējuši pie profesori, jo kaut kā viņai liekas, ka kaut kas vēl nav tā kā, ja mēs varam uzticēties tai otrai pusē, un jo skaidrs, ka ideāli nebūs, tāpat būs kļūdas, tad nākamā lieta ir racionāli paskatīties uz tām kļūdām, rast viņas analizēt, pārāk emocionāli neaizvilstoties, jo tad, kad emocijas ņems visu roku, mums pazudīs skaidrais skatījums, jā. Es nezinu, es to lietu pat grūti pateikt. Nu jā, nu skaidrs, ka mēs jāņem kādi argumenti, jo pasaulē, ka mēs jau kopš Covid laika esam baigi sašķeltā sabiedrība, un tad ir labie un sliktie, melnie, baltie, un skaidrs, ka ir arī ne tikai pelēkā krāsa ar daudzām toņkārtām, ir viss cits varavīgs krāsas, un mums viņus vajadzētu mācīt saskatīt un izbaudīt. Nu, tad mēs varētu pirmkārt rosināt, tomēr sākt sadoties rokā, pacelt savu pakaļu un vienoties par to, ka alkohola ierobežošana Latvijā tā kā iepaliek pat no Baltijas un kaut ko kopīgi tā labā darīt. Nu, nevienam mums nepalīdz. Un to īpaši spilgti rāda tie cilvēki svētdienās bez 5-6, kas skrien ķert. Mēs te braucām pagājušas svētdien ar sievu ar riteņiem un uz Okas ielas redzējām tādu vienkārši teātri, 2 džeki celtniem, tu var redzēt, ar busiņu skrien. Viņi apstājas pie nometņu ielas krustojuma, jo tur ir sarkanais. Šoferis izlec ārā, blakus sēdētājs pārlec viņa vietā pie stūres. Viņš skrien uz latiņu tur uz stūri. Un latiņš maitai jau ir ciet, jo pulkstenis ir, jo viņš tāpēc vispār nestrādā. Viņš pārlec atpakaļ, ielec, un viņa vienkārši paies sarkanā, mauts, virzienā uz to bowlingu. Un viss, ko es sievai varu pateikt, tur nav veikala, viņa netaspēc. Ja, viņi nenogriezās pa labi bija vienīgā iespēja vēl paspēt. Jā, jo mēs dzīvojam Gecilonā.
Un tie ir spēka gados, Džeki ap 30, un tu saproti, cik viņiem ļoti svarīgi ir tā pudele, tāda bez 5 vai 6. Un es negribētu redzēt, ka viņi kaitēs sev, ka viņi apdraud reāli ar to savu braukšanas stilu cilvēkus apkārt. Tas varbūt būtu pirmais. Ka mēs, tā kā un galvenais, pirmkārt, noķeram to bullshit paši sevi. Tad arī pašas sākam no sevis un taču sākam dzert mazāk. Vai nemaz. Jo man te ir apkārt cilvēki, kuri māca dzert nemaz un tagad pavisam labi. Un citādāk izklaidēties. Un no tā izriet tas otrais, vīriešiem mēs tiešām rosinām atrast to savējo vīru apli, vīru grupu, domu biedrus, kur tu vari sākt iemācīties, atvērties, runāt, uzticēties bez tā, ka tev ir šis sociālais lubrikants ieliec ribās, un tad tikai tu vispār kaut ko vari sākt no sevis dabūt ārā. Tā kā atrast un piedzīvot to, ka ir iespējams arī dzīvot savādāk. Un tad trešais jau arī izskanēja absolūti ir tas, kas attiecas uz vīriešiem un attiecībām, uz socializēšanos. Un es absolūti uzskatu, ka vīriešiem daļa no mūsu instinktīvās pasaules ir ņurcīties, cīnīties, atrast veidus, kā mēs varam savu agresiju izpaust. Bet jā, pasaule ir mainījusies, bet tā pasaule turpat tās Ziemeļvalstīs pieminētajās mainījusies ir jau sen.